Jau vairākus gadus Latvijas Republikas proklamēšanas gada dienā Rēzeknē par tradīciju kļuvusi gaismas ālijas veidošana. Arī šogad uz pasākumu ar degošām svecītēm rokās bija ieradušies rēzeknieši kopā ar ģimenēm un draugiem. Daudzu paudžu ilgas nodibināt savu valsti Latviju piepildījās 1918. gadā, 18. novembrī, un arī vēlāk 90. gados mēs atguvām mūsu valsts suverenitāti. Bet Latvijas brīvība un vispār brīvība, tā ir liela pilsoņu atbildība. Tas ir ļoti svarīgs pienākums visiem, kuri dzīvo Latvijā. Šogad uz visām pusēm no pieminekļa Vienoti Latvijai laukuma tika ietiktas sveču liesmas. Katras ielas nosaukumā tika ietverta konkrēta ideja vai simbols. Tā baznīcas ielā iedegtā gaisma apliecināja ticības un garīguma vērtības. Pūkveša Brieža ielā sveču liesmiņas plīvoja dažādu laiku un paudžu piemiņai, izcīnot un aizstāvot valsts neatkarību. Atbrīvošanas alejā abos virzienos tika iezīmēta kā Eiropas ideja – valstiskās brīvības un neatkarības ceļš. Šī gaismas akcija viss tādā tumšākajā laikā, to arī katrs rēzeknietis jau ir pieradis tradicionāli, ka viņi arī var nākt ar savu gaismu un to iedegt vai pie Latgales atbrīvošanas pieminekļa vai ielās. Un es domāju, šī gaisma ir vienmēr tā jāuztur ne tikai fiziski ar kaut kādiem tādiem priekšmetiem, ar svecēm, ar lāpām, bet arī jāuztur savā sirdī. Gaismas akcijas lāpu gājienā tika iesaistīti Rēzeknes skolu jaunieši. Šī paudze par Latvijas atmodas un barikāžu laiku var spriest viena no vecāku stāstītā un vēstures grāmatām. Dalība gaismas akcijā viņiem ir īpaši svinīgs brīdis. Tā ir tāda vienotības sajūta, ka visi kopā nes tās lāpas un tā atmosfēra, kas ir apkārt, un tas diezgan lielu, tā jābūt lielai drosmei. Godīgi iet, un tās sajūtas ir neaprakstāmas. Es domāju, ka jauniešiem civišķi zēniem vajadzētu atrast tādu nodarbi, kas tieši audzinātu vīrišķību, kaut iestātos jaunsargos tajošas pat. Ja, un tad domāt par to zemes sardzi tālāk, tāpat iet mācīties tajās akadēmijās, policijas, robežsardzē. Godesardzē pie pieminekļa Vienoti Latvijai piedalījās arī valsts robežsardzes pārstāvji. Arī viņi uzsvēra patriotismu audzināšanas nozīmi skolās un ģimenēs. Patriotisms un lepnums par savu valsti vieno Latvijas cilvēkus. Un tikai vienota valsts var būt stipra. Šie svētki ir tādi pārpilni ar patriotismu, un katram Latvijas pilsonim vajag izjust šos svētkus, jo tā jau ir no seniem laikiem tāda tradīcija. Visam jāpiedalās, protams, pasākumos un jāsvin savas dzimtenes dzimšanas dienu. Kā piemēram rēzekniešu Salmaņu ģimenē, 18. novembris nav tikai brīvdiena, bet ģimenes svētki. Dalība gaismas akcijā arī pašu jaunāko ģimenes locekli audzina par Latvijas patriotu. Valsts sākas no mums trījiem, un valsts sākas mūsos katrā pašā iekšā. Ja? Un valsts nav 100 gudrās galvas Rīgā Saeimā, ja? Bet tas viss veidos no mūsu katra. Un tādā veidā veidojas tā valsts un novelt uz to, ka, teiksim, kaut kas ir pie kaut kā vainīgs, tā nav. Pie tā, kas šobrīd ir, mēs katrs esam līdzvainīgs un katram ir jāizdara savi secinājumi un jāstrādā tālāk un jāveido šī valsts. Tā ir mūsu valsts. Tie ir vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās, un es